Ceļojums sākās Ugandas galvaspilsētā Kampalā, bet te mēs neuzkavējamies un dodamies uz Mburo ezera Nacionālo parku. Pārbrauciens ir garš un satiksme ir interesanta. Pa ceļam sanāk šķērsot ekvatoru. Mums visiem tā ir pirmā reize dienvidu puslodē, tāpēc nolemjam piestāt. Jauks vīrs par taisnīgu samaksu piedāvājis mums izrādīt ekvatoru jaukums, proti eksperimentu ar ūdeni un ziediņu. Sākam mēs ziemeļu puslodē un konstatējam, ka ūdens, tekot ārā no trauka, rotē pulkstens rādītāju griešanās virzienā. 10 metrus tālāk, dienvidu puslodē, ziediņš griežās pretēji pulkstens rādītāju virzienam. Uz paša ekvatora ūdens iztek no trauka bez jebkādas rotācijas. Tā teikt, pa taisno. Visa šī maģija ir saistīta ar Zemes centribēdzes spēku. Ja vēlaties uzzināt sīkāk, paskatieties 6. klases fizikas grāmatā. Savukārt iemesls šai jautrībai ir kameras skatu meklētāja lodziņš, kas pagriezts tā, lai bērni paši sev varētu ieraudzīt. Saulīte jau slīd uz rietu, kad tiekam parkā un redzam pirmos dzīvniekus. Okay, we go. Šis jaukais vīrs ir Asio. Viņš būs mūsu pavadonis nākamās 14 dienas. Sāk strauji satumst, tomēr vakar gaismā izdodās vēl šo to nofilmēt. Kā vēlāk izrādījās, šī ir vienīgā vieta Ugandā, kur redzējām zebras. Mums par pārsteigumu lielākie antilopju bari nakšņo turpat, kur mēs. Mūsu ciemi ļaudis, kā redzat, iet gulēt jau. Cūkas arī guļ. Vakar trakumā es mēģinu uzbāzties kārpu cūkai un gandrīz noraujos pa mizu. Labi. Papeldēties jau varētu. Bet tas esot uz pašu risku. Bet risks ir augsts. Labrīt, labu apetīti jums. Nu, varēja jau parādīt, kā ēd brokastis. Mums arī laiks it kā brokastīs. Es biju ļoti pārsteigts uzzinot, ka nilzirgs tiek pieskaitīts pie Āfrikas agresīvākajiem dzīvniekiem. Vietējie ārkārtīgi no viņiem baidās, kā galveno iemeslu minot to, ka nilzirgs ir pilnīgi neprognozējams. Ir jauks svētdienas rīts,
un mēs pierunājam Asijo, lai aizved mūs uz kādu baznīcu. Natambatambura nareba abashinja n'abakazi, nareba abashije bakuru, nareba abamerenshu, nareba abakeikuru, nareba abana bato, ngo akaba natambatambura aza mukavuga gari amavugo mwibaza. Amahanga yaye kamushisha. Nagira ati. Oringahi. Kuya zobwire ruhangaye to muntu yamubuza ngo oringahi. Ekibuze kinena mu boshewe. Okay. Now it's was marhanga.